Es šobrīd atrodos Piestātnes ielā un stāvu pie ēkas numuru 10. Atkal mazliet intriga, kas tā ir pa ēku un kāda tā ir saistība ar dzelzceļu. Jā, šī ir Aizpuces pilsētas perifērija, un tāda ēka laikam nebūtu raksturīga šai te vietai, ja vien tā nebūtu sabiedriska ēka, un šajā gadījumā tā bija dzelzceļa ēka, Aizpuces dzelzceļa stacija. Jau faktiski 60 gadi, kopš bānītis šeit nekursē, un varbūt pat veselas vairākas paaudzes ir jau dzimušas, kuri dzelzceļu šeit Aizputē nav sastapuši. Bet kādreiz, konkrēti 1900. gadā, šeit tika atklāta vilcienu kustība starp Liepāju un Aizputi. Un tam par pamatu bija vietējo mužnieku iecere, un tai pievienojās arī divu pilsētu galvas, gan Hermanis Adolfi, Liepājas pilsēta galva, gan Vilhelms Grots, Aizpuces pilsētas galva, kopā ar vietējiem mužniekiem nodibināja sabiedrību un uzbūvēja šeit šaursliežu dzelzceļu. Visnotaļ neraksturīgā platumā 1 metrs. Tas ir vienīgais tāds vispārējais izmantošanas dzelzceļš Latvijas dzelzceļa vēsturē. Līdz ar to tam bija arī tāda savrupa un savdabīga vēsture. Visu laiku tas atradās tā kā mazliet ārpus kopējā dzelzceļa tīkla, gan arī tīri ģeogrāfiski. Tam bija sava stacija Liepājā, un tas nešķērsoja citus dzelzceļus, izņemot pašā Liepājas teritorijā. Arī ritošais sastāvs 1000 mm platumā, tas bija savdabīgs, lokomotīvs bija būvēts Anglijā, vagoni dažādās vietās, to skaitā arī Rīgā, Krievu-Baltijas vagonu fabrikā. Un šis dzelzceļš arī pastāvēja kā privāts uzņēmums līdz pat 1938. gadam, kad parādu dēļ, un faktiski dzelzceļš bija nerentabls starpkara periodā, pārvadājumi ar vienu saruka. To pārņēma Latvijas valsts, un tad jau atkal iekļāva vienotā dzelzceļa sistēmā pie reizes, protams, šo te metru platumu nomainot ar 750 mm. Kādi bija dzelzceļi izbūvēti arī no Liepājas, eksistēja jau to brīdi uz Rucavu un uz Kuldīgu, un līdz ar to Liepāja kļuva par tādu nopietnu šaursliežu dzelzceļa faktiski mēzglu, jeb fundamentu. Ne tikai, protams, šaursliežu, bet arī šaursliežu. Aizpuces stacija par to laiku visu laiku dzīvoja savu dzīvi un faktiski nav mainījusies kopš pašiem pirmsākumiem, un bija tieši tāda pati arī 1964. gadā, kad šeit tika slēgta vilcienu kustība. Jā, par pamatu faktiski jau bija pasažieru vilcienu kursēšanas pārtraukšana 1963. gadā, kam savukārt par pamatu bija tas, ka šeit atradās diezgan daudz neregulējumus pārbrauktuves, kas arī piederēja, faktiski, tās apsaimniekoja dažādi uzņēmumi, arī to skaitā viens no tiem kolhoziem, kas šeit atradās, un 1963. gada 30. martā uz šādas pārbrauktuves notika vilcienu noiešana no sliedēm, kur faktiski kaut gan tā nebija smagas sekas, par to uzzināja arī visa augstākā vadība, līdz pat Maskavai to brīdi ieskaitot. Un līdz ar to tika nolemts, ka šo maznozīmīgo dzelzceļu pasažieru pārvadājumu kustību jāslēdz. Arī kravas pārvadājumi to brīdi šeit vairs intensīvi nebija. Vienu brīdi gan Aizpuces kūdras fabrika bija nozīmīgākais dzelzceļu klients, un par šo te dzelzceļu uz Liepāju tika transportēta kūdra pamatā to brīdi kā kurināmais. Tāda lūk ir īsa šī dzelzceļa vēsture Liepājas Aizpuces, un tāda faktiski arī būtu stacijas ēkas vēsture, ja vien, protams, tai nebūtu tagad cita dzīve, un tā turpinās. Šī ir privāta māja, un arī dzīvokļi sākumā tur bija dzelzceļa darbiniekiem iekārtot, un arī šobrīd, protams, tas viss tiek izmantots, un palēnām ēka iegūst arī tādu sakoptu kopskatu.